es uzskatu, ka lūkšana ir gan garīgās cīņas ierocis, gan arī vienkārši kā attiecību kanāls ar Dievu. Ja es zinu, ka manas pirmās lūkšanas vārās, viņam pirmās ir šādas. Ja manas pirmās bija vienkārši Dievs, ja tu esi. Un es sāku viņu piesaukt vienkārši, svētī manu dzīvi, svētī, kaut kā tā, manus bērnus, kuri vēl bija mazi un tā. Ka tas bija arī pārdabīgi, kā Dievs paņēma vienkārši, jo es pēc profesijas biju žurnālista, un viņš mani aizveda uz Ameriku kopā ar bērnu kori, un kamēr, lai rakstītu. Un kamēr koris dzied, jo viņi baznīcās uzstājās. Tad es biju spiesta kaut ko darīt savā solā, un es sāku runāties ar Dievu. Un kā es to ticību dzīvo dabūju, kad es redzēju, ka drīz pēc tam visi apstākļi iegrozījās tā, ka es arī nokļūtu tajā Annas draudzē. Ja? Un ka sāka notikt tas, kas sāka notikt. Un tad, kad es jau dabūju to brīvību, kad es teicu, jā, ar asarām acīs Dievs, bet tu taču esi, tad man bija vienkārši tā liecība, ka sāk piepildīties tas, ko es viņam tā kā čukstus biju izsacījis. Ja? Tā kā arī tā darbojas lūkšana, vienkārši uz kuru tu vari atspērties, redzēt, ka Dievs dara, viņš atbild.